Beidz vilties, sāc velties. Kūlenis FM. Labrīt! Labu rītu. Jūs iekārtojāties, ja? Es speciāli tā mēģināju iedziedāties, lai jūs saprotat, cik tad skaļi jūs gribat sevi dzirdēt un cik skaļi man dzirdēt. Mums ir ciemiņi studijā. Un Kristaps un Jānis slēpjās man aiz kameras. Labrīt. Prieks jūs redzēt, prieks jūs dzirdēt, un šoreiz nepilnā sastāvā, bet Jānis pagājušais nebija pie mums, vai ne? Nebija gan. Grupa Kaligo. Es ar pirmo. Tieši tā, šoreiz precīzi. Jā. Man vajadzēja uzlikt arī aplausiņus sev blakus. Kur ir aplausiņi? Jā, atdalīt. Ir grupa Kaligo pie mums ciemojas, un mēs satikāmies pavisam nesen. Man šķiet, pirms pāris nedēļām, bet laikam jau kāds laiciņš ir tomēr pagājis, vai ne? Jā, man liekas, tas bija augustā. Bija vēl karsts. Kad jūs prezentējāt dziesmu, es biju meita. Tieši tā. Un tad tas bija augusts, ja? Jā. Tu zini labāk. Un nu mēs jūs varam sveikt ar tiešām, es domāju, mūziķiem vienu no lielākajiem notikumiem karjerā, debijas albuma izdošanu, un tā nosaukums Pirmais pērkons. Kā jūs jūtaties? Varbūt kāds ir tās pirmās emocijas, jo, vai es saku pareizi, mūziķiem albuma izdošana, pirmā albuma izdošana ir tāds, viens no lielākajiem, notikumiem, satraukumiem? Protams, tas ir ļoti liels notikums, es pat teiktu. Mums jau ir īpaši kā salīdzinoši vēl jaunai augošai grupai. Cik mums sanāk, Kristap, mēs esam jau mums sanāk pusotrs gads. Pusotrs gadiņš. Jau rāpojat un staigājat. Un sākām to albumu jau rakstīt gandrīz gadu atpakaļ, gribētu teikt. Un esam kaut kā veiksmīgi tikuši galā. Un pašiem, protams, ir liels gandarījums un prieks par to visu. Un vai jūs varētu paraksturot, kāds tad ir tas pirmais pērkons? Kā pavasarī? Jā, īstenībā ļoti, ļoti precīzi. Pirmais pērkons tieši kā pavasarī. Kā jau latviešiem vienmēr, tas pirmais pērkons ir ļoti svarīgs. Viņš asociējās ar tādu spēku, ar tādām, ir daudz arī tie ticējumi visādi, kad, jāsagaida pirmais pērkons, tad mēs varam sēsties. Pa zem vārtīties. Ja nē, tā būs slikti. Ar ratos sēsties var. Jā, tas albums pats ir sasaistīts diezgan ar dabu. Arī pirmās dziesmas mums ir ar nosaukumu Pirmīs un Pavasaris. Tad tieši sasaistot ar šo dabas efektu pirmo pērkoni, kā tas atnāk pavasarī, kā daba atmostas un kā mēs tā lēnām ieejam tālāk jau uz vasaru. Bet ne tikai par to. Kopumā pirmais albums ir arī par senlatviešiem, par senlatviešu dzīvi. Dziesmas ir ļoti dažādas, kas dažādi raksturo tos izaicinājumus, kas ir bijuši mums latviešiem. Un, principā ir jāklausās un jābauda viņš. Kā jūs paši, vai jūs arī ticat, ievērojat kādas no šīm paražām, ticējumiem, kaut vai par to pašu pērkonu? Varbūt jums ir kāda tāda īpaša, kas raksturīga tikai jums, un citi domā, tas gan ir viens. Vai jūs visu caur gadu teltī mierīgi guļat pie zemes? Kā tur ir? Protams, ievērojam to pašu pērkona ticējumu un svinam arī visus, kā saka, kalendārā neierakstītos svētkus. Un, protams, mēģinām pieturēties pie tiem folka tradīcijām. Un kas tuvojas? Kam jūs gatavojaties kādām svinībām? Vēļu laiks un tā. Šobrīd valsts svētkiem. Valsts svētkiem. Pie kalendārā ierakstītajiem sarkanajiem datumiem. Ja? Kas jums ir plānā valsts svētku laikā? Mums būs koncerts, starp citu. 18. Tieši 18. datumā mēs būsim Dobelē un sniegsim mūsu gan albumu dziesmas, gan arī citas izvēlētas mūsu dziesmas skaistā koncerta programmā tieši svētkiem. Es domāju, jūs arī tādu perfektu laiku esat izvēlējušies, kad izdot savu debijas albumu, jo tomēr tā latviskā dziņa jūsos ir jūtama un jūsu mūzikā jo sevišķi, un tā kā tuvojas arī 18. novembris. Patriot mēnesis, nedēļa, kurš viņu nogriež, kurā brīdī? Un ir tas laiciņš sagatavoties, ka tu vari iziet albumu dziesmām visām cauri, iemācīties vārdus, jo mums patīk, ja mēs varam dziedāt līdzi.
Protams, ir vairākas tautas dziesmu apdars. Es gribētu teikt, piemēram, tāpat es biju meita, vai ne, kur mēs vārdus tā kā zinām, bet tik jāiemācās jūsu meldiņš un jūsu ritms. Un es domāju, brīnišķīgi un vēl vienoties koncertā. Jums pirmais jau šo piekdienu, 1. novembrī. Jā, tieši tā. Mēs atklājam mūsu tūri jau šo piekdienu Jelgavā, Melno Cepurīšu balerijā. Kādas sajūtas pirms koncerta? Jums šobrīd droši vien ļoti aktīvs tas gatavošanās process, vai kā jums ar tikšanos? Mums visaktīvākais, kas ir noticis, ir paša tā albuma sagatavošana, arī fiziskā materiāla sagatavošana, jo, kā jau iepriekš secinājām to, ka tas mums ir ļoti milzīgs notikums un varbūt ir nedaudz aizskrējies tieši paša fiziskā materiāla sagatavošana, bet ļoti ceram, ka jau būs uz šo 1. novembru, uz atklāšanas koncertu un principā jā, gatavojamies un ļoti ceram, ka arī atnāks klausītāji un novērtēs to, ko esam sagatavojuši. Jā, tā mūsu gatavošanās ir varbūt ne tik saspringta, jo visi vēl joprojām tā kā mēģina tikt uz tā vaiba, ja? Spēlēt, kad būs tūri tūlīt. Un arī tas, ka mēs tikko prezentējām sevi lielākajā pasaules mūzikas sajietā Vomeksā, Mančesterā, kas notika pagājušajā nedēļā. Tā kā jā, starp citu, es jums arī sekoju līdzi sociālos tīklos, tur vēl grupas biedri un kā tur? Kāds varbūt pastāsti, kas tas bija par pasākumu un kāpēc tur bija svarīgi atrasties un kā jums tur gāja? Tas tātad ir pasaules lielākais World Music Export, Womeks, kur es tur biju vienatnē ar pārstāvēt Kaligo, protams, ar visiem Latvijas etnomūziķiem no dažādām grupām, Auļi un Laimas muzikanti un Ogas un vēl viss kaut kas. Un jā, mēs kopā strādājām, komunicējāmies, mēģinājām atrast jauns kontakts, prezentējām sevi, dalījāmies ar mūziku, mēģinājām atrast festivālus un jā, tā kā ļoti interesanti. Bet tā ir tāda tā iespēja tikt uz kādu koncertu festivālu vai pie kāda izdevēja, vai tas ir viss kopā tajā? Tas ir viss kopā. Mēs runājām ar, visticamāk, ka mēs būsim Slovākijas radio, Ukrainas radio, kā arī dažādi festivāli. Mēs runājām ar Kanādu un Somiju, Zviedriju. Tur ļoti interesanti ar visiem apspriesties un mēģināt radīt kontaktus. Bet pie Slovākiem, pie Ukraiņiem jāiet ar dziesmām viņu valodā vai savā valodā? Tur tas labums, tai world music, tā pasaules mūzika, ka visi tiešām novērtē viens otru valodu, viens otru tradīcijas un visi tiešām grib zināt un visiem interesē šie skanējumi, kā saka, un tradīcijas. Jā. Tas bija arī mans pirmais jautājums. Es domāju, kā viņiem ir klausīties tādu folk mūziku latviešu mēlē? Tas tāds interesants piedzīvojums. Jā, visi dalījās ar savu mūziku un visi ir ļoti, ļoti atvērti un priecīgi arī baudīt. Jūs esat uzķēruši tādu super nišu, manuprāt, un tiešām klausoties jūsos gribas gan lektais dejās, gan tā mazliet izcelt un izslieties tos plecus tā atpakaļ, ar tādu kārtīgu jaudu, un tiešām priecājos un apsveicam vēlreiz jūs ar debijas albumu izdošanu un arī ar lielajiem panākumiem. Redz, kā ceļojat. Grupas biedri tev bija uzticējuši šo te karogu nešanu. Un tūlīt mēs tiekamies jau arī koncertos, gan Jelgavā. Jūs pat turēsiet ne tikai pa Latviju, bet arī pie brāļiem uz Igauniju. Jā, šo sestdienu būsim Tallinā un sniegsim koncertu. Un tā kā mēs esam arī sadraudzējušies jau ar dažādiem Tallinas sastāviem, tad mūsu draugi pievienosies mums Cēsu koncertā. Grupas nosaukums mēģināšu izrunāt speciāli sagatavēt. Tātad grupa saucās Must, Bas, Laks, Ulle, Tē. Tas Ulle tev sanāca ļoti labi. Tāpēc, ka tur ir tie punktiņi virsos. Vai tu zini tulkojumu? Tas ir kaut kas ar, viņiem ir basatslēga logo, tad cik es atceros, tad basatslēga uz mūsu ielas vai kaut kas tāds. Ļoti labi. Vienkārši igauņu valodā nosaukums viss punkts. Igauņu grupa ar igauņu grupas nosaukumu. Jā, tas ir tas, kas mums jāzina. Bet man bija vēl viena doma prātā, kur man līdz ar Ulle vienkārši pazūd. Man tagad ir prātā tikai Ulle. Un tiešām lieliski. Koncertūra jau tūlīt dziesmu, kas ir kā albuma vēstnes. Es pareizi saprotu, citiet Bungas Bāleliņu. Jā, tieši tā.
Un to mēs dzirdēsim arī kā pirmatskaņojumu Kurzemes radio viļņos, jo es biju meita, mums jau tas skan un viļņojas, un ir jau ieskadējusies arī tautās, un liels prieks par to. Vēl par to albumu nedaudz pēdējās minūtes, mums vēl mazliet laiciņš. Vai kāds jums palīgos arī nāca albuma veidošanā? Jā, mums tiešām ļoti daudz talantīgi cilvēki palīdzēja, ieskaitot Luku, kas jau bija iepriekšējā dziesmā, zvanu ansamblis Primus, Justīna Noržilda, fantastiska koklētāja, mūsu pašu SSE Rīga koris, vai es kādu aizmirsu, Nils Īle, vai es vēl kādu aizmirsu. Liekas, ka viss nosauc, jā, bet fantastiski bija sastrādāties ar visiem šiem cilvēkiem un tiešām atsaucīgi un forši. Un gan jau, ka kādu no viņiem redzēsiet mūsu koncertos arī. Un kā ar kori muzicēt kopā, tas tomēr tāds liels spēks. Tas mums būs arī izaicinājums. Pamēģināt, jo līdz šim mēs tikai esam kori ierakstījuši albumā un tā dzīvējā vēl neesam mēģinājuši kopā saspēlēties, bet tas arī būs, un es domāju, ka tas būs tiešām forši. Nu jā, līdz jaunos izaicinājumos, kur tad vēl vairāk albums ir izdots, koncertūra. Mēs varam saukt to par pasaules koncertūru. Jā, ja tas ir. Divas valstis ir iekļauts, kāpēc ne? Tā, lai nav melots, starptautiska to. Jā. Starptautiski ļoti labi, tiešām. Starptautiski tas ir pilnīgi precīzi. Tur nav nekas vairāk jāpaskaidro. Un gaidīsim jūsu koncerts, gaidīsim vēl jauns muzikālos jaunums un jūsu kopdarbu ar kori arī dzīvajā izpildījumā. Es labprāt to vēlos dzirdēt un arī vienoties tajā. Tā kā liels prieks par jums, lepojamies arī mēs, priecājamies, ka esat te pie mums Kurzemes radio studijā, un lai tik vēl uz augšu vien, tas man vēlējums jums, jo, gada laikā, pusotra gada, ja mēs te par staigāšanu un rāpošanu runājām, manuprāt, jūs esat izcēlušies un pierādījuši sevi, ka jūs varat. Un sākat jau skriet, varētu teikt. Paldies vēl. Tā kā paldies un tiekamies koncertā jau šo piekdienu Jelgavā. Sākam ar Jelgavu, ne? Tieši tā, tiekamies. Paldies, tiekamies. Paldies. Paldies!